Sveiki, man sauc Dāvis, un šī ir tehnoloģija pēcpusdiena. Šodien nonāksim jaunā pasaulē. Tas nozīmē, ka paskatīsimies caur Google izstrādāto virtuālās realitātes headsetu. Iespējams, tie jau esat dzirdējis par Oculus Rift vai kādu no citiem augstas kvalitātes virtuālās realitātes rīkiem. Tiem pilnīgi droši ir ļoti daudz kopīgi ar šo kartonu gabalu. Visām iekārtām, neatkarīgi no tā, cik dārgas tās nebūtu, ir pāris kopīgas iezīmes, un viena no tām ir to uzbūve. Tām ir divas lēcas, kaut kāds korpus un ekrāns, kurš tiek sadalīts divās daļās, lai nodrošinātu telpisku attēlu. Ievērojiet, te ir tāds maziņš draņķītis sānā. Tā īstenībā ir ļoti interesanti uzbūvēta, jo tā būtībā strādā uz magnetometru, kas ir iebūvēts tālrunim. Taču ir jāsaprot, ka tas ir tikai kartona gabals. Tas nespēs aizstāt ļoti dārgus plastmasas gabalus, tādus, kas būtu pārstāvēti no augsto plauktu brendiem kā Oculus, HTC vai Razer. Kas Google Cardboard atšķir no pārējiem, ir tā cena. Google Cardboard dārgākā daļa ir šīs te divas lēcas. Pašu korpusu jūs varat izveidot savās mājās ar šķērēm no picas iepakojuma. Starp citu, ja tiešām vēlaties no picas kastes izgatavot šādu iekārtu, tad internetā ir diezgan viegli atrodams pamācības. Ir vieglāk atrast picas kastu, no kuras izgatavot šādu iekārtu, nekā atrast aplikācijas, kas tiešām strādā ar šo iekārtu, lai primitīvi novērtētu to, ko jūs varat iesākt ar šo te kartoniņu. Jūs varat ieiet Google aplikācijās un novilkt Cardboard aplikāciju, kas parādīs jums dažādus demo ar to, ko varat sagaidīt nākotnē, iespējams daudz vairāk luksus klases iekārtās. Tostarp ir YouTube aplikācija, kuri, lai gan izskatās diezgan jauki, tik tiešām nestrādā. Google Earth, kur ir interesanti skatīties uz zemēm, kurās jūs neesat bijis. Taču Google Maps es diemžēl nevaru iedomāties, ka varētu kāds lietot kopā ar šo. Iedomājieties, kāds uzvāk šādu un staigā pa pilsētu. Ar Maps precizitāti. Vēl šajā aplikācijā varam apskatīties savas jau iepriekš telefonās saglabātās fotosfēras, kas ir diezgan interesanti, jo tu vēl labāk vari saskatīt to, cik tās ir neprecīzas. Neskaitot šos te Cardboard demo, ir pieejams vēl dažas aplikācijas, kuras es tiešām vēlētos ieteikt izmēģināt kopā ar šo iekārtu. Sāksim šo apskatu ar Orbulus. Lieliska aplikācija, kas tev dod iespēju apskatīt dažādas sfēras no visas pasaules. Tas ir tiešām skaists un ir interesanti paskatīties no putnu lidojuma, teiksim, uz piramīdām tālumā vai arī uz grafitī kādā Amerikas autostāvvietā. Šādi skatīties ainas no visas pasaules var tiešām paņemt ļoti daudz laika. Personīgais veltīt tam gandrīz vai stundu. Ir aplikācijas, kuras, piemēram, nevar iedomāties bez Google Cardboard vai kāda cita virtuālās realitātes rīka. Tās ir šausmenes. Es parasti no šausmenēm īsti nebaidos, bet dažas lietas tik tiešām ir biedējošas, ka tu pilnībā esi iekšā attēlā. Un tad kaut kas piezogas tev no muguras. Tagad esmu kādu laiku jau testējuši šo iekārtu kopā ar Nexus 5. Un man pārsteidz tas, ka, lai gan Nexus 5 nav aprīkot pat ar 5 colu displeju, tik un tā likās dažu brīdi, ka ekrāns ir pārāk liels un es nevaru īsti saskatīt ne apakšējo ekrāna daļu, ne arī sānus. Kā jau vienmēr, klasiskais jautājums. Vai man to vajag? Atbilde ir pilnīgi droši nē. Tam nav nekāda pielietojuma. Ja jums ir draugs vai draudzene, kuram tuvojas dzimšanas diena, un šim cilvēkam ir telefons ar žiroskopu, un viņam patīk tehniskas lietiņas, šī ir lieliska dāvana. Nodrošinās jautrību vismaz uz pāris dienām. Čau! Paldies, ka skatījies! Neaizmirst novērtēt. Atvainojos par to, ka pagājušajā nedēļā neizlaidu jaunu video, bet tas bija saistībā ar to, ka bija lieldienas, un ziniet, ļoti daudz solas un čupošanās. Centīšos kompensēt ar
daudz garāku video nākamajā nedēļā.